Šodien mēs tiksimies sezonas noslēguma raidījumā, brīdī, kas vienlaikus ir finišs un jauns starts. Varbūt ar katru stāstu, katru atklāsmi un katru drosmīgu soli esam kļuvušas tuvāk savam jaunajam sākumam. Jo, kad dāmas satiekas, lai runātu par dzīvi, veselību un sevi, noslēgums nekad nav tikai noslēgums. Tas vienmēr ir turpinājums. Dāmu projekta studijā viena no vissirsnīgākajām terapeitēm Latvijā – Aina Poiša par sievietes būtību un dvēseles ceļu. Jo būt par sievieti nav viegli. Mēs jau varam smaidīt un viegli par to runāt, bet, zinot tos dzīves stāstus, kam sievietes iet cauri, tad man liekas, ka beidzot, ja tu ap 40 gadiem uzdod jautājumu, kas esmu es pati. Kā notiek vēdera plastikas operācija? Mums ir dokumentāli kadri no operācijas zāles. Taisam nabai jaunu caurumiņu un visu šito nesmuko izstēpītu ādu kopā ar taukiem ņemam nost. Kas ir fasciālā terapija? Jūtīgajiem punktiem mūsu ķermenī ir stāsts. Par to, kad fascija tomēr cieši liecina tas stīvums, kas no rīta dažreiz gadās. Sievietes radošums. Rakstām grāmatu kopā. Man vajadzēja tādu apliecinājumu, ka tas, kā es rakstu, ir normāli. Dāmu projekta studijā šovakar psihoterapeite Aina Poiša. Labvakar, Aina. Labvakar. 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 Prieks tevi redzēt. Man ar tevi prieks redzēt. Tu esi tā kā mūsu projekta krustmāte, ja tā var teikt, jo tu piedalījies mūsu projekta pilotu projektā. Mēs ar tevi satikāmies un tagad atkal šeit dāmu projektā. Un tā viena lieta, ko es atceros no mūsu pirmās sarunas, tu stāstīji par to, kā sievietes dzīve sastāv no tādiem cikliem. Kāds ir tas ceļš no jaunības līdz briedumam? Tā ir tāda retrospektīva filma. Es domāju, tad, kad es runāju, tu arī domās par savu dzīvi. Kad tu biji maza meitene, kad tev bija bērnības posms, draudzeņu posms, tad bija draudzēšanās posms, agrā jaunība, pareiz skola, studijas. Un tad parādās tas vissvarīgākais posms, kad katra sieviete meklē mīlestību savā dzīvē. Kādu partneri tu izvēlies, vai to, kas tev der vai neder, un tad sākās tāda pieaugušo cilvēku dzīve, pirms piedzimst bērniņš. Un tā, ka piedzimst bērniņš, sākās atkal jauns posms, ka tev jākļūst ir par mammu un jāuzņemās vēl lielāka atbildība, un jāpiedzīvo tas, ko es domāju, mēs saucam gan par vislielāko laimi, gan arī par vislielākajām radošajām grūtībām būt par pietiekoši labu mammu, nepārspīlējot un arī neatstājot novārtā savu bērnu. Un tad lēnām tev parādās krunciņas un skaties, kā tad tā mans bērns jau ir pusaudzis. Viņam jālūdz mammai ieskaitīt naudu, jo viņš ar saviem draugiem pavada laiku, piemēram, vai ne? Un viņam nevajag vienmēr būt tikai ar vecākiem ļoti cieši. Un mums ir jāpalaiž vaļā, un jāpalaiž vaļā ar mīlestību, nevis ar bažām un bailēm. Arī pārbaudījums, vai ne, ka tā mammas loma sāk bālēt, un tu paliec tu pati ar to gadu cipariņu, kāds tev ir, vai tas ir 40 vai vairāk, un sāc vilkt bilanci savā dzīvē. Tu neesi vēl veca, bet tu neesi arī vairs tik jauna. Dzīves pieredze ir tavā mugursomā. Un kas tajā pieredzē, vai vairāk ir tādas sāpīgas un skumjas lietas, vai arī ir tādas lietas, kas ir transformējušās no skumjām par tādu dvēseles dziļumu. Man šitas patīk labāk, kad sievietes paliek viedas, nevis vecas. Ir brīnišķīgs formulējums. Tas ir brīnišķīgs formulējums. Cauri dzīvei. Bet Aina, tajā vecuma kategorijā, kas ir 40+, kas ir mūsu raidījuma mērķa auditorija, dāmas, kas nonāk tavā kabinetā, kas ir tie jautājumi, ar kurām viņas nāk pie tevis? Viss eksistenciālākais jautājums ir, kas esmu es pati šobrīd? Jo būt par sievieti nav viegli. Mēs jau varam smaidīt un viegli par to runāt, bet, zinot tos dzīves stāstus, kam sievietes iet cauri, tad man liekas, ka beidzot, ja tu ap 40 gadiem uzdod jautājumu, kas esmu es pati, man ir pienācis tāds posms, kad es varu egoistiski uzdot šo jautājumu, ko man vajag, ko es vēlos, ko es nevēlos, jo līdz tam sievietes vairāk māk piemēroties citu priekšstatiem, citu vajadzībām. Tas ir tāds mūsu laķu zeltaņu tikums savā veidā, būt sievišķīgām, mātišķām, rūpīgām, pacietīgām, izturīgām un ērtām. Un tad vienā brīdī tev izsmeļās limits tam ērtumam, un tu gribi uzdot to jautājumu, kas esi tu pat, kas ir ērti tev. Mazliet tos akcentus samainīt, kad es beidzot esmu godīga.
Un es atzīstos, ka man arī savas vēlmes, savas vajadzības un lietas, ko es vairs negribu pieņemt savā dzīvē. Man tas nedara. Palikt drosmīgākam teikt nē, kas nedara, un atvērties iespējām, lai tas gars tiek pabarots. Jo, ja tas ķermenīts noveco, tad, ja gars tiek pabarots, tad, man liekas, neviens dārgs krēms nevar izkonkurēt labu, veselīgu garu. Kāpēc ir tik nērti runāt par savām vērtībām? Ir tā kā kauns kaut ko gribēt, tāda mazvērtības sajūta, es to neesmu pelnījusi, citiem vajag vairāk. Aim, kā tev liekas, vai tas ir saistīts ar to mūsu vēsturi, tas laiks, no kura mēs nākam? Mēs veidojam attiecības ar vēsturi, jo tā ārējā vide mūs ietekmē, jo sevišķi, ka mēs veidojamies kā personības, tā ietekme ir lielāka. Viņi ienāk mūsu galvās, mūsu izpratnē par dzīvi, par dzīves izjūtu, par vērtībām, un sievietes loma ir bijusi, diemžēl, diezgan pakārtoti tajā. Sievietei jādzemdē bērni, viņai daudz jāstrādā, viņai jātur ģimenes pavards. Un, lai arī mēs dzīvojam šī gadsimtā, kur vairāk ir tāda līdzvērtības vērtība attiecībās, bet smadzenēs darbojās šī ietekme joprojām, ar ko ir jāmāk sarunāt, ka šis kontrakts vairs nestrādā, bet tev ir jāatpazīst, kas tas tev velk atpakaļ šī vēsturiskā ietekme. Turēties pie dzīves tagad un uzņemties drosmīgāk tās iespējas, kad tad, ja ne tagad, jo laika vairs nav tik daudz, lai kāptu ārā no tās nostalģiskās sajūtas, kad vilciens jau ir aizgājis, 40 plus, ko nu vairs, visi vilcieni, tā, es stāvu uz peronu un gaidu savu pēdējo vilcienu, fatāli. Tādā upurītī. Jā, un tad baigi gribās sapurināt tās sievietes un teikt, nepadodies lūdzu, tu vēl nepazīsti visu vilcienu sarakstu. Varbūt painteresējies, ka ir kaut kāds jauns saraksts, kas attiecās tieši uz tavām interesēm un tavām vajadzībām. Kāpēc mūsu vecuma sievietēm ir tik ļoti izteikta tā upura, tā ieiešana tajā upurī? Tā ir tā pāridarījuma trauma. Redz, atkal mums jāatgriežās pie tās traumas, kā tā ir gan seksualitātes ievainojuma, kad sievietes ir saņēmuši necieņu vai apstākļu spiestu lomu, ka tev ir jāuzņemās vienai rūpes par ģimeni, kara dēļ, pēckara dēļ, vai tāpēc, ka vīrietis nevienmēr ir tik nobriedis, lai viņš stātos līdzās un dalītu atbildību. Sievietes reizēm saka, man ir 3 bērni, nepiedošana, man ir 4 bērni, 4. ir mans vīrs, ko es velku pa dzīvi. Un tad liekas, tā ir tā norma, ko mēs jau izrunājām, tāda sajūta, ka tu pazīsti savu sievišķību tajās rūpēs, atbildības uzņemšanās arī citu vietā un kļūst par darba zirgu. Un tu jau nedomā, ka tu esi upuris, tu dari cēlu darbu, it kā. Tad kādai sievietei pasaka ļoti tiešā veidā, tas izklausās pēc bezpalīdzības sajūta, pēc nespējas uzņemties atbildību par savu labsajūtu, viņai liels acs un brīnās, viņai šī valoda ir jāapgūst. Par to viduspārējais posmu runājot, kas ir mūsu raidījuma tā galvenā tēma, un mēs lietojam vārdu viduspārēj, kas ir holista termins. Kas ir tie lielākie ieguvumi sievietēm esot tajā viduspārējā? Es atļaujos to tā poētiski saukt par piedzimšanu no sevis. Pirmoreiz tu piedzimi no savas mammas vai no sava tēta, kurš bija līdzdalībnieks, protams, bet tajā viduspārējā tev ir iespēja piedzimt no sevis. Nomest veco ādu, paņemt līdz tikai to, kas tev der kā vērtīga pieredze, un ielikt to tajā resursu bankā, ka tev neviens nevar atņemt to, ko tu esi piedzīvojis. Tas ir veidojis tavu empātijas sajūtu pret citiem cilvēkiem. Tu esi pārliecinājusies par savām stiprajām, vājām pusēm, tev nav ilūzija par sevi un citiem cilvēkiem. Tu paliec daudz īstāk un patiesāk un godīgāka, tad, kad tu atļaujies piedzimt no sevis. Un tas, man liekas, ir tas atslēgas teikums uz tavu jautājumu. Iedrošināties to darīt vienkārši. Bet piedzimšana arī jau nav viegls process. Nav viegls. Tur ir arī tas savas sāpes. Sāpes un drosme pieskarties tām sāpēm. Tāpēc reizēm tas terapeitiskais efekts, ka tev ir kāds cilvēks, kurš var paturēt tavu roku šajā brīdī kā vecmāte. Ļoti brīnišķīgs salīdzinājums, jā. Jā.
kas palīdz, ka tu tiešām neesi viena. Es domāju, tāda sieviešu solidaritāte šajā jautājumā arī ir fenomenāli laba, ja sievietes pulcējās grupiņās vai kaut kādās interešu pasākumos, kuris var runāt vienā valodā un justies saprast, vienotru stiprināt, iedrošināt, atbalstīt, samīļot, ka tas fokus vairs nav tikai uz partneru attiecībām. Viņš paliek daudz plašāks tādā cilvēku mīlestības izpratnē. Šodien mēs satikāmies pavisam neparastā pasākumā, kur sievietes savā ziņā ir kā slepeni līdzautori viena otras dzīves stāstā. Un kā jau dāmām pienākas, mēs esam klāt pašā sākumā. Top romāns, vēl tikko radīts, vēl starp rindkopām un idejām. Un mēs esam pirmās klausītājas, kurām ļauts ielūkoties šajā tapšanas brīdī, kur stāsts vēl tikai meklē savu īsteno formu. Vērīgs, laipns, vīrietis ar mugurkaulu. Tādu savā iztēlē Anna bija uzzīmējusi Vitautu un tagad sajūtās gandrīz kā pirms liktenīgiem notikumiem. Jau sen bija aizmirsies, kādas bija pirmās sajūtas ar Mārtiņu, tāpēc iemiegot viņa prātoja, vai šāda ir sajūta, kad satiek savu īsto. Nākamajā dienā Anna turpināja gaidīt zvanu un bija tik priecīga, ka garastāvokli nespēja sabojāt pat fakts, ka viņš tā arī nepiezvanīja. Elīna Asare mūs ieved sava topošā romāna galvenās varones Annas piedzīvojumos, meklējot vīru internetā. Es neesmu īsti rakstniece, man pēc izglītības es esmu žurnāliste. Man vajadzēja tādu apliecinājumu, ka tas, kā es rakstu, ir normāli, ka ir interesanti, ka dāmām patiks. Un es sāku šos te fragmentus lasīt savām draudzenēm. Elīna darbojas žurnālistikā vairāk kā 20 gadu garumā, bet romānam iedvesmoja personiskā dzīve. Viens man ir nodarījis pāri, otrs man ir nodarījis pāri. Viņai arvien sašaurinās tas tā kā vīriešu loks, un beigās viņa sev pati nodara to, ka viņa pasaka, es vairs neticu, man nav, es negribu, vienkārši negribu. Seksā jau arī nepieciešama pierīvēšanās, tāpat kā dzīvē. Un tu man saki, kā tev labāk patīk, es esmu gatavs mācīties. Tas ir mīļi. Pēc šī randiņa Vitauts nezvanīja 3 dienas. Praktiski, man liekas, jebkura sieviete varēja, kā pateikt, asociēties ar to galveno variantu. Man liekas, ka ļoti daudz ir piedzīvojušas. Tagad vispār ir pa lielam ir krīzīte, ar tādu datingu un ar tādu randiņošanu pasaulē. Un tas ir pavisam tādas realistiskas lietas. Klausoties, es gāju cauri ne tikai tai Annai, bet es gāju sev cauri. Man brīžiem pat man asaras bija acīs. Elīna saka, ko? Es saku, jā, man bija asaras acīs. Es varēju brīžiem pat apraudāties no tām situācijām. Sajūtu to, kā viņi sagaidīja to zvanu. Un atkal cerība par to, ka tas varbūt būs kaut kā citādāk, un tu varbūt citādāk jutīsies, un varbūt tu izdarīsi kaut kādas citādākas izvēles. Tā ir lieliska pieredze tikties tik dažādām un tomēr līdzīgām. Mēs esam kopā, tas dod drošību un sajūtu, ka viss ir kārtībā. Ir ļoti svarīgi, ka cilvēki ir kopā, un kopiena, draudzeņu būšana ir tāda vieta, kur uzticēties, savstarpēji uzticēties, jo šodienas lasījums bija ļoti atklāts. Un tur ir vajadzīgi tie cilvēki, kur mēs varam droši paust savu viedokli. Jo drošības izjūta ir tā, kas ir viena no tām svarīgākajām, kas cilvēkiem ir. Un šajā lasījumā lieliski arī varēja redzēt varonas briedumu droši atzīties sev. Ja mēs varam droši atzīties sev, mēs varam droši atzīties arī šai kopienai. Varbūt tas ir mazliet maģiski būt līdzās, kad dzimst kaut kas tik personīgs un drosmīgs. Jo mīlestībai uzvārds ir bez nosacījumiem, un ja mēs katra pati sevi pieņemam bez nosacījumiem, visās savās lomās, mammas, meitas, sievas, draudzenes, jebkurā, tad tu vairs nevari melot sev, un tad tā patiesība iet. Jo dažkārt pietiek ar vienu sarunu, vienu teikumu vai vienu draudzīgu, tu to vari, lai stāsts sāktu dzīvot. Varbūt tieši tā ir mūsu superspēja – atbalstīt un iedvesmot, un tad tiešām atliek vien teikt, lai top. Tā. Turpmāk raidījumā
Īsts ieskats, kā notiek vēdera plastikas operācija un tauku atsūkšana. Taisam nabai jaunu caurumiņu un visu šito nesmuko izstēpītu ādu kopā ar taukiem ņemam nost. Fascija ir brīnumains orgāns, par kuru tu iespējams nemaz nezināji. Un tad, kad tā fascija iekustās, tad arī atjaunojas enerģija, uzlabojas tāda vitalitāte, gribas stiekties pretī jaunai dienai vienkārši. Aina Poiša par sievietes būtību un dvēseles ceļu. Tas sievietes viduspārējais posms ir saistīts arī ar to, ka bērni ir izauguši. Protams, ir arī dāmas, kuras 40 plus vecumā sagaida savus pirmos bērniņus, bet plus mīnus tas laiks ir tāds, ka bērni sāk dzīvot to savu dzīvi. Un tad tu aprodi arī ar to savu jauno lomu. Jā, tev pēkšņi brīvāks laiks. Tev pēkšņi vairs nav tā mammas nozīmība. Un tas ir tas signāls, ko mēs runājam, ja to laicīgāk kāds sieviete tā kā norobežo priekš sava laiku telpu jau pirms ir bērni izauguši, jo bērniem arī jāiemācās sadarboties, ka katram vajag kaut kādu savu individuālo laiku, vai ne? Un tā kā viņi izaug, tad nav šoks, jo bērniem mamma vairs nav vajadzīga. Un mammai tad sāp sirds, es viņam vairs neesmu vajadzīga manam mazajam knābītim. Un tas reizēm ir sāpīgi, ka tu jūti, ka tas putniņš jau pliviņas pārniņas un grib izlidot, un tu nezini, kur sevi likt. Ir tā kā sāpīgi tā pārēja, ka bērni izaug lieli, bet ja tu atrod, ka tad, kad tev ir brīvs laiks, tu nevis tik šausmīgi sēro, drusku paraudāt par to un pamāt ar kabats lakateņu tam putniņam, kas lido, tas jau nav kaitīgi, bet neiekrist tādā depresijā. Es domāju, tad uzreiz ir jauns jautājums, kas ir ar mūsu partnerattiecībām? Ko mēs darām? Vai mums ir saglabājusies saikne, vai mēs varam tagad brīvāk no bērniem organizēt savu dzīvi, vai mēs esam gatavi atcerēties to, ko mēs kādreiz gribējām darīt, kaut kādas hobijas aizraušanās, un mums nebija laika, jo tā mājsaimniecība un bērnkopība paņēma ļoti daudz. Tagad ir iespējas, un to var darīt. Un bērni ir apmierināti, kad mamma nestāv pie logu un nevaktē un nezvani pa 5 minūtēm, kur tu esi, vai tu paēdi, vai tu nepaēdi. Ka mamma saka, man arī ir savi noteikumi, sava dzīve. Bet ap to laiku tās partnerattiecības arī ir apaugušas jau ar savu kultūras lānu, tur ir savi aizvainojumi, tas arī nav tik vienkārši. Jā, pāru terapijā šitas ir ļoti labs laiks, ja cilvēki nav aizspriedumaini, ka viņi paņem kādu trešo klātbūtnē, kas palīdz izveidot jaunu kontraktu un tikt galā iztīrīt skursteni no veciem aizvainojumiem. Vismaz mazliet, ja ne pilnīgi, lai viņi nav kā barjeri, kad mums vairs nav resursu vispār kaut ko gribēt kopā darīt. Bet tur jāgrib abiem. Jāgrib abiem. Un tad reizēm tas mērījums ir tāds, ka redz viens grib, bet otrs jau ir pilnīgi atzīsis, viņam ir temperatūra jau ļoti ziemīga temperatūra, ka viņam tās attiecības ir tikai tāda rutīna, pieredums, un tas otrs ir saklausījies, piemēram, mūsu sarunu. Un es saku, nē, mums vajag atdzīvināt, mums vajag reanimēt, mums vajag atrast kaut kādu otro elpu. Un tad vai izdodas vai neizdodas iekustināt. Un tad notiek tā, ka sieviete var pieņemt lēmumu, šīs attiecības negrib turpināt. Jā. Ka viņi nogājuši to ceļa posmu, kas saistās, mums bija ģimene, mums joprojām ir ģimene, mēs esam izaudzinājuši bērnus, mēs esam ieguldījušies, bet mums, diemžēl, ir fiasko tajās attiecībās. Viņas ir beigušās. Un tad nevajag vairs mocīties, jo nav jau argumenta, jo līdz tam ir bijuši krīzes, mēs tā kā šķirsimies, ne, bet bērnu dēļ mēs tomēr pacietīsimies. Mēs negribam bērnus traumēt un negribam viņam atņemt to pamatu, ko iedod tāda, stabilitāte, ja ir ģimene, ja ir abi vecāki. Bet bērnu dēļ mēs esam nodzīvojuši līdz šim brīdim, un tagad mums ir atvieglojums. Tagad mēs iedodam zaļo gaismu, mēs drīkstam būt brīvi viens no otra. Kāpēc ne? Nekad nav par vēlu. Daudz sievietes tajā vecuma posmā, 40 plus, saka, es esmu sievišķīgāka kā nekad iepriekš. Kā tu to skaidro, Aina? Tā ir tā piedzimšana. Tad, kad tu pati piepūlies un piedzimsti, tad tam ir cita vērtība, jo tev pašai jāpiepūlās piedzimt pārliecības un paļāvības vārdā, kad laika vairs nav tik daudz, kā tu gribētu, bet to esi savā dzīves vidusposmā, kas ir kulminācija. Tev ir pieredze, un tu vēl esi pietiekami spējīgi konkurēt vislabākajā nozīmē ar to, kas tev ir ko dot.
bet sev pirmām kārtām, lai tu noturētu sev tajā formā, un tad tu izvēlies, kam tu dāļā sevi, lai justos vajadzīgi, lai tavu dzīve ir interesanta. Tā ir paļāvība uz sevi, vai tāds reāls sevis novērtējums, kas ir tas, kas tev dara īpašu. Ka tu esi autentiska. Tu drīksti būt autentiska. Tev nevar vairs tā ietekmēt ne modas tendence, ne kaut kādu citu cilvēku viedokli, kas ir pareizi, kas ir nepareizi. Tu uzklaus, bet filtrē. Un tad, kad tu filtrē, tad tu paņem kaut ko, lai tu neesi tāda paštaisna un kategoriski. Tu paņem to, kas tev der un pārdomā un saka, es to ielieku savā groziņā, tas ir interesanti, kāpēc, lai es nepamēģinātu kaut ko jaunu, lai iepazītu sevi, lai man būtu interesanti pašai ar sevi, lai es pārsteigtu sevi. Bet ko drosmi vajag? Jā. Tu vari uztrenēt kaut kā, bet tu vari uztrenēt kaut kā. Nu, reizēm redz tā pieredze, viņa ir empīriski apgūta. Ja atskatās atpakaļ, tad mēs redzam gan savus veiksmes epizodes, gan savus kļūdas. Vai ne? Un tad mums ir tā realitātes izjūta. Un liekas, ja tev ir realitātes izjūta, tad saprot, tev nav garantija nekam, tev nekas nav apsolīts. Vienkārši dzīvo nost, ej uz priekšu, un labākais ir cilvēks, ja tas tev der, ja tas tev ieinteresē, ka tev acis mirdz. Ja tev nemirdz acis, tad tu stāv uz peronu un sēro par aizejošiem vilcieniem. Nu, tagad ir 2 scenāriji. Nu, kurš tev labāk patīk? Tas pirmais. Acis, lai mirdz. Acis, lai mirdz. Ko tu pati dari, Aina, lai tev acis mirdzētu? Jā. Atnāk pie tevis. Super labi, tas ir brīnišķīgs. Sarunājos ar cilvēkiem. Jā. Uzlādējos no tā. Tad miedarbība ar citiem. Miedarbība, jā. Es bez tā nevaru. Un tas man arī tā kā iedod to sajūtu, ka, es vēl esmu dzīva, es varbūt kādam kaut ko nozīmēju, es tev satieku, man pasaka kompliments, cik jauki, maz epizodīt, bet es to nekad nedzirdētu, ja es būtu palikusi mājās. Tādas mazās lietiņas, ko tu paņem, nevis gaidi kaut ko milzīgu, bet mazās lietiņas, ko tu paņem, saka, forši, ka ir iespēja to piedzīvot, skaistu dienu, skaistu sauli, dabu, kaut ko, kas tev aprūpē, aiziet uz pirti, aiziet uz masāžu. Ir sievietes, kas saprot, man vajag to dzīves prieku, man vajag kustēties, bet man nav spēka to visu darīt. Vienkārši nolaidušās rokas ir, kā izkustēties no tā iestrēguma punkta. No tā, ka tev vienkārši tiešām nav dažreiz spēka saņemties un darīt. Un tas ir tas burvju loks. Ka tu jau esi nodzinusies, jau izdegusi, ka tiešām nav vairs nekam enerģija, un ja nav enerģija, grūti arī kaut kādus jaunus mērķus formulēt. Vienkārši tu neredzi sevi tajā bildē, ka tu dari kaut ko savādāk. Un tas zvāvērs ritens, viņš griežās un paliek tikai sliktāk. Tad vienā brīdī jāatrod kaut kāda avārijas lūka, kad tu izrāpies pa to avārijas lūku un riskē kaut ko nolikt nost, kas ir tava slodze, tava atbildība, un palikt atbildīgai pret sevi. Sākt kaut vai ar mazumiņu. Kaut viens vakars ir tavs, viens nedēļā. Un kad tu esi ar pārliecību gatava vai savai ģimenei vai citiem vienkārši to pateikt, šitā man ir svēta lieta, ja es to nedarīšu, paliks tikai sliktāk. Visgrūtāk ir pirmo akmeni izkustināt, tā tad ir jābūt kaut kam, kas ir tā kā saistīts, man tas varētu patikt, tur ir jābūt tā kā baudīgai sajūtai, lai vieglāk sevi motivēt. Dāmu projektā mums ir iespēja iepazīties ar dažādām interesantām praksēm. Šoreiz uzzināsim, kas ir fasciālā terapija. Fasciju terapeites Santas Grants praksē ierodas sievietes, kas bieži vien ir tik ļoti nogurušas. Es nāku pie tevis kā pie kolēģis, kā pēc padoma, kā es varu sev palīdzēt savam ķermenim, lai labi justos. Man pēdējā laikā ļoti tirpst rokas naktī. Ir tāds saspringums tieši plecu daļā. Mazliet es jūtu to, ka man tie pleci tā kā velkās kopā. Tad no tā arī es jūtu aiziet tādas asas sāpes vairāk uz galvu. Un, tas ir par tādām sāpēm, bet man ļoti liels diskomforts arī ir tiešām naktī, kad es varu nogulēt to roku un vairākas reizes naktī ceļos, lai mainītu pozīcijas. Un tas
Tas pat mani mazliet biedē. Un es labprāt arī dotos tavās rokās, nodotos, lai tu varētu palīdzēt man. Apsekšu, ja? Atbrīvo kājiņas brīvi, ja? Fascijas ir saistaudu tīkls, kas aptver un savieno muskuļus, kaulus, iekšējos orgānus, nervus un asinsvadus. Tās veido nepārtrauktu iekšējo ietērpu visam ķermenim, no galvas līdz pat pēdām. Tagad dari savu darbu. Šoreiz mēs koncentrēsimies procedūrā tieši uz dziļajiem punktiem, jo ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk noņemt tavu šā brīža sūdzības. Un procesa laikā tev man ir jāstāsta, cik tev ļoti sāp. Sāpes var būt ļoti dažādas. Viņas var būt dedzinošas, var šaut, kā parasti bieži saka, kā iešauj. Var iet dzīslas, tādas kā dzīslas uz rokām, uz vēderu, pat var sajust kāju pirkstus. Var kutēt, var dedzināt, var būt kā nātrīte. Vienam punktam var būt ļoti dažādas sāpes, un katram viņas ir savādākas. Ja? Un kas notiek terapijas laikā? Es pārbaudu konkrētas līnijas, konkrētus punktus, kas ir atbildīgi par tavām sāpēm. Un tad, kad es esmu atradusi vissāpīgāko no punktiem, mans uzdevums ir šo sāpi šajā konkrētajā punktā noņemt gandrīz vai pilnībā. Un tad es varu teikt, ka konkrētais punkts ir izārstēts. Ko saka šis punkts tev? Viņš ir jūtīgs arī uz kādiem, 6 kādi. Un tā tad es viņu turpinu atlaist. Un, kad man jautā, kā es varu zināt, vai mana fascija ir tā kā veselīga, plūstoša, viskoza, ļoti bieži par to, kad fascija tomēr cieši liecina tas stīvums, kas no rīta dažreiz gadās, kad tu no rīta pamosties un esi tāda kā salauzta, tāda un jāiekustās, tieši tā. Un tad, kad tā fascija iekustās, tad arī atjaunojas enerģija, uzlabojas tāda vitalitāte, gribas stiekties pretī jaunai dienai vienkārši. Un tagad es tev parādīšu tava skaistuma galveno muskuli, kodēja muskuli, kurš pilnīgi visiem cilvēkiem ir ļoti saspringts. Šis ir ļoti svarīgs gan skaistumam, vizuālajam izskatam, limfas plūsmai, gan arī nervu sistēmai. Ja katru dienu mēs atrodam šajā muskulī visstingrāko, vissāpīgāko punktu, kā viņi var atrast muskuli pašu, sakošot zobiņus, tu atrodi visstingrāko, vissāpīgāko atlaidi, atrodi vissāpīgāko vietiņu šajā muskulī un uz tās vietiņas vienkārši pastāvi, pasēd, padarbojies, paberzē, pamasē, jo citreiz viņš ir tik ļoti intensīvi sāpīgs, ka viņam pat nevar pieskarties. Fascijas atceras gan kustību ieradumus, gan emocionālo spriedzi. Strādājot ar tām, bieži uzlabojas ne tikai kustība, bet arī labsajūta, elpa un ķermeņa viegluma sajūta. Un pats galvenais, terapija palīdz mums atslābināties un arī iegūt tik ilgi gaidīto dziļo mieru. Kā mēs varam uzlabot savu emocionālo stāvokli un arī tai pašā laikā savu fasciju, ir savas ikdienas un dzīves kvalitātes uzlabošana. Un miegs ir ļoti liela daļa no veselas nervu sistēmas. Bez ķermeniskajām praksēm miega problēmas palīdz risināt arī good sleep spray. Zem mēles izsmidzināms miega līdzeklis, kura sastāvā ir melatonīns, kas palīdz samazināt iemigšanai nepieciešamo laiku, un pasiflors ekstrakts, kas palīdz uzturēt veselīgu miegu. Viens pūtiens zem mēles un iemigšana šķiet notiek daudz vieglāk. Dabīgi ekstrakti, kas atslābina nogurušo prātu, nomierina nervus un ļauj ķermenim atpūsties.
Turpmāk raidījumā Aina Poiša par sievietes būtību un dvēseles ceļu. Bet ar tādām tukšām frāzēm mētāties katram vecumam savu skaistu un ritiņas šito nevaru. Kā notiek vēdera plastikas operācija? Mums ir dokumentāli kadri no operācijas zāles. Taisam nabai jaunu caurumiņu un visu šito nesmuko izstēpītu ādu kopā ar taukiem ņemam nost. Mūsu projekta nosaukums ir dāmu projekts. Kas tev prāt definē dāmu? Atzīšos, es nekad neesmu jutusies kā dāma. Man ir jāpadomā par šo jautājumu. Bet es redzu sievietes, kas ir elegantas, nosvērtas, atturīgas, kuras nemētājās ar rokām tā kā es, kas ir, tādas cēlas, kuras izskatās koptas, sevi cienošas. Tāda dāma ienāk telpā un visi vīrieši ievelk uzreiz vēderu. Viņi nerunā vairs rupības, viņi jūt, ka ir ienākusi sieviete ar lielo burtu. Man liekas, ka tā ir dāma. Kā tev izklausās? Jā, šis izklausās, bet es skatos uz tevi, un tu manās acīs arī esi dāma. Es esmu vienmēr apbrīnojis tavu stilu, tavu tiešām ļoti drosmīgo košo. Vai to var iemācīties, vai tas tev ir no Dieva? Viena lieta, kas varbūt nav mans nopelns, man ir jāpasveicina savu mammīti uz mākoņu maliņas. Viņa bija šuvēja, un es uzaugu pie šujmašīnas. Un man vienmēr bija no vecām kleitām vai veciem metālīšiem foršas drēbes, jo tie bija tie laika, neko nevarēja dabūt. Par pucēšanos, Aina, ir tas teiciens, tu jūties slikti, sapucējies, tu jūtīsies labāk. Tā tiešām ir? Jā. Tu esi novērojis arī savā praksē? Tāpēc, ka āriņa arī ietekmē mūsu sajūtas. Ja mēs saceļam lūpas smaidā, tas dod signālu smadzenēm, mēs paliekam tādi labestīgāki. Ja mēs uzvelkam augstpapēžu kurpes, tad mūsu gaita izmainās. Ja mēs sapucējamies, mēs ieguldam to mīlestību pret sevi, mīlestību pret savu sievišķo identitāti. Mums gribās patikt pašām savam spoguļattēlam, pasveicināt un teikt, tā neko. Bet mēs gribam būt skaistas, mēs gribam patikt, un tad jautājums, kur ir tā robeža starp tām rūpēm par sevi, un tad jau, kā dažs labs plastikas ķirurgs ir teicis, man ir reizes, kad es to sievieti aizsūtu aprunāties pie psihologa. Kā to robežu noķert vai saprast vai sajust? Mūžīgā jaunība nav iespējama, bet šis laikmets to piedāvā. Profesionāli plastikas ķirurgi, man liekas, ir ļoti godīgi, un viņi arī to saka. Jums ir psiholoģiskas problēmas, jūs nepieņemat realitāti, mīļā. Es negribu sagrēzīt jūsu seju un uztaisīt jūs par citu cilvēku. Ja iet runa par kaut kādu defektu, ar ko tu esi mocījusies visu dzīvi, tas ir savādāk. Tie apstākļi prasa cieņu, mēs nevaram, tā kā izsludināt, tagad visām jādara tas un tas un tas, bet runājot par to plastiku, es domāju, nav jāsaka tam nē, kad ir iespējas, ko tu var uzlabot, bet tur tā mēra sajūta. Bet bailes no novecošanās ir normāls. Jā, tas ir dabiski. Jā. Bet ar tādām tukšām frāzēm mētāties katram vecumam savu skaistu un ritiņas šito nevaru. Sveiki, nākat iekšā. Es jau jūs gaidīju. Iepazīsimies. Aija. Viņai ir 53 gadi, aktīvs dzīvesveids, izauguši bērni. Jau vairākus gadus Aija sapņo par vēdera plastikas operāciju. Katrai sievietei var būt savi iemesli, kāpēc izšķirties par šādu soli. Bieži uzskata tā, ka ideālās meitenes jaunās tur izvēlās krūšu operācijas vai kaut ko, bet es gribu pastāstīt par to, ka citreiz mēs sievietes apģērbjamies skaisti, ja? Un visi saka tā, tev taču neko nevajag, tu izskaties labi, izskaties normālā svarā, ja? Bet to, ko tu nesā sev sirdī, prātā visu laiku, to jau neviens nezina. Un man dzīves stāsts ir tāds, kad jau daudz gadus atpakaļ, kad dzīva mana meitiņa, es pēc auguma esmu maza, bet man bija diezgan liels puncis. Un, kad viņa piedzima, ja, tad tā kā citām sievietēm tas vēders tur samazinās vai kas, bet man palika āda.
Nu, ar to visu es sadzīvoju visus šos gadus. Tad es esmu mēģinājusi iziet visādas masāžas, endosfēras, zemūdens masāžas. Es esmu ieguldījusi tik daudz naudas līdzekļus, ja, kad aizējot un konsultējoties ar citiem speciālistiem, plastiskiem, ja, man teica, Aija, tev nekas nederēs. Tev tikai ir jāveic vēdera plastika. Teikšu godīgi, man ir baila. Man ir satraukums gan no narkozes, gan no pašas operācijas, bet es zinu, jo es izvēlējos doktoru Feldmani, un es zinu un ticu tai klīnikai, ka viņi mani palīdzēs, ka viņi par manīm parūpēsies un kad man būs viss kārtībā. Doktora Feldmaņa privātklīnikā Aija piedzīvos ļoti pamatīgas pārmaiņas. Šeit jau vairāk kā 15 gadu top ne tikai Latvijā viens no populārākajām plastiskajām ķirurģijas operācijām, bet izrādās, doktors Feldmanis ir arī pionieris Baltijas valstīs, kurš ieviesis 3D liposakciju jeb tauku atsūkšanu. Šī standarta operācija sievietēm, kas ir dzemdējušas, kurām ir vēdera taisno muskuļu diastāze, un arī pēc svara izmaiņām, kad grūtniecības laikā pieaug svars, pēc tam nomet svaru. Pārsvarā tās ir tādas sievietes. Ja? Protams, individuāli ir pēc bariatriskām operācijām, kad ir liels svara zudums, 30-40 kg. Tad arī nāk vairāk sievietes, lai vienkārši noņemtu lieko ādu, kas pārkarās pāri. Tātad sākumā mēs atsūcam tauciņus, lai smuku uztaisītu reljefu, un tad mums ir lokveida grieziens zem šīs rētas, un mēs visu atslāņojam ādu līdz ribu lokam, sašujam vēdera taisnos muskuļus kopā un taisam nabai jaunu caurumiņu, un visu šito nesmuko izstaipītu ādu kopā ar taukiem ņemam nost. Līdz ar to arī pazudīs šī rēta nesmukā, būs lokveida rēta, smuka, kopā narkoze plus mīnus līdz 2 stundām. Aijai tiks veikta vēdera plastika kopā ar 3D liposakciju jeb tauku atsūkšanu, kas modelē arī ķermeņa aprises. Doktor, ja es ēdīšu kūkas visu laiku, mans svars pieaugs? Nu, paliks kā kūka. Protams, ir jāievēro veselīgs dzīvesveids, jāskatās, ko tu ēdi, kāda ēdi, cik daudz ēdi. Protams, tas ir kurā gadījumā. Tas nav tā kā brīnuma līdzeklis, visu nogriez visu, un tagad es visu mūžu ēdīšu, ko gribu, un būšu tieviņa. Tauku šūnas, viņas tur, kur viņas ir atsūktas, tur viņas ir atsūktas. Viņas nevar vairāk vairoties. Viņas tik, cik viņas ir, tik ir. Viņas var izplesties vai sarauties. Ja tu pēc tam ēdīs neievēros veselīgu dzīvesveidu, tad viņas var izplesties citā vietā, vai rokām, kājām, muguri. Kā jūs domājat, man dikti sāpēs vai nē pēc tās operācijas? Tas ir individuāli, bet es domāju, ka atsāpinās un nesāpēs. Un rezultātu mēs redzam uzreiz pēc operācijas, jau būs smuka. Tad, protams, būs kaut kāds periods, kad tā tūska pieaugs bišķiņ, ja? Bet, kad tu sāks taisīt limfodrenāžu, vakumasāžu, uzreiz jau tas rezultāts atkal būs labs. Tad es esmu gatava un dodos uz palātu un gaidīšu uz palātā, doktori, ja? Pat tās bija pie maniem ārsts anesteziologs, kurš izstāstīja visu, kā notiks anestēzija, un gaidu doktori, lai pēc tam varētu doties uz operācijas zāli. Jāņem vērā, ka vēdera plastika ir nopietna operācija. Parasti rūpīgi tiek izvērtēts pacienta veselības stāvoklis un svara dinamika. Vislabāk šo operāciju veikt, kad vēlamais svars jau ir sasniegts. Liekās ādas krunciņas un viscelāro tauku slānis piedzīvos pamatīgas pārmaiņas. Pat naba mainīs savu vietu. Aijas vēdera pārvērtības sākas ar 3D liposakciju. Sākumā vēdera zemādas slānī tiek ievadīts speciāls šķidrums, kas palīdzēs atsūknēt taukus. Šādu tauku atsūknēšanu var veikt arī atsevišķi, neizšķiroties par nopietno vēdera plastikas operāciju. Varam pārslēgt uz atsūkšanu. Vidēji stundas laikā tiek nosūknēti Aijas gadījumā ap 600 ml tauku šķidruma. Bet tagad gan sāksies īstā vēdera plastikas operācija, kur tiks transformēta vēdera priekšējā siena un zemādas tauku slānis rūpīgi noņemts.
Ar koagulācijas metodi tiek piededzināti asinsvadi, lai mazinātu asiņošanas risku operācijas laikā. Tas ir pamatīgi skrupulozs darbs. Kad atsegta vēdera priekšējā siena, var redzēt nabas vietu. Tai tiks izveidota jauna vieta. Un arī sašūta diastāze, kas daudzām sievietēm pēc dzemdībām ir liela problēma. Diastāze nav liela, bet ir. Vēdera āda tiek nostiepta, viss liekais tiek nogriezts. Te būs jaunā naba. Tālākais process – sašūt visus audus vairākos līmeņos. Māsiņu darbs ir apbrīnojami rūpīgs. Tā ir standarta operācija. Mēs taisam ļoti daudz, un viss pēc plāna, pilnīgi 100% pēc plāna. Visu, ko mēs izrunājam pirms operācijas, izdarījām. Aija mums, dāmu projekta skatītājām, sūta siltus sveicienus. Pēc operācijas viņa jūtas labi. Kā es jūtos? Izgulējusies, mazliet ir sūst, bet tā viss ok. Tālāk vismaz mēnesi ilgs atlapšanas periods, kura laikā viņai būs jānēsā pēcoperācijas savalkošā vēdera josta. Šodien ir pirmā diena pēc operācijas. Tad, kad tev apčuvina ļoti labs kolektīvs, ja, tas jau ir plusīta visam. Sāpes tagad tādas nebija pēc operācijas, bet vairāk tā, kad dedzināja. Naktī bija vairāk sāpes, bet iedeva man tabletīti, un tās sāpes, protams, pārgāja. Jā, jāatcerās to, ka pirmās 2 nedēļas jāguļ ir uz muguras, un tas ir varbūt arī nav tik ērti. Šodien man bija tagad pirmā pārsiešana, ar drenām jāstaigā, lai tur viss tīrās. Tā ir mana pirmā diena. Sveika, šodien ir otrā diena. Redziet, manā sejā jau ir smaids, jūtos labi, apčubināta. Protams, vēl staigāju ar savām trubiju maisiņām. Un jūtos, labi gulēju naktī. Tad, kad tevi apčubina, kad tev visu palīdz, tad ir labi. Dzeru antibiotikas, jo tās jādzer ir 7 dienas. Redziet, staigāju vēl saliekta, kas kā arī ir jāstaigā tās 4 nedēļas. Un šodien vai rīt man dreļas ņems ārā, un tad jau būs mazliet vieglāk. Ja? Bet tiešām pirmā diena ir visgrūtākā, bet otrā jau ir, trešā šitā jau ir daudz jau vieglāk. Jūs varbūt jautāsiet, vai bija tā vērts? Tas ir katras sievietes ziņā. Un iespējams tieši briedumu gadi ir tas laiks, kad apsvērt lielās izmaiņas. Aini, ja tev būtu iespēja tagad sazināties ar to Ainu, kur ir tikko nonākusi tajā viduspārējā, kas ir varbūt tie vārdi, ko tu viņai teiktu, lai viņai vieglāk tā pārējā nāktu? Labākais, ko es varu pateikt, sev ar pateicību, ka es saņēmu drosmi un iestājos augstskolā. 30 gadu vecumā. Neskatoties to, ka man bija 2 bērni un bija daudz rūpes un ģimene un tā. Man bija tas piedzimšanas moments, kad tad jau ne tagad. Sliktākais varbūt, ka man nebija pietiekami daudz drosmes, lai es dažādās attiecībās nepielāgotos tik daudz, kā es to darīju. Tagad es viņai teiktu, Ainai, nepielāgojies tik daudz citiem cilvēkiem, negrozi galvu uz visām pusēm, paņem to filtru. Es būtu bijis priecīgāk, ka man tas filtrs būtu bijis ātrāk rokās. Neutralizē sevī to labo meiteni. Jā. Kurā brīdī tu sajūties tā ērti un pieņemoši? Jā, es esmu mierā ar savu vecumu un ar to, kur es esmu šobrīd. Varbūt ap 50. Man bija forši 50 gadu dzimšanas dienas ballīte, kur man likās, es atļāvos būt ļoti atraktīva kopā ar savām draudzenēm atraktīvajām, ka mēs riktīgi nosvinējām dzīvi, cerot absintu. Mums bija ļoti tematiska ballīte. Un tad man likās, tas ir tāds posms, ko es ar mīlestību pieņemu, bet ka tagad es varu iet tā mierīgāk, tā nopietnāk. Neviens varbūt netic, ka es to saku, bet manī kaut kāds iekšējais miers gan ielīja pēc tam tā. Temperamentu jau nevar mainīt, bet to iekšējo sajūtu, es ceru, ka tu man vienkārši tici, ka es tev to saku. Kad reizēm ir cilvēki, kas saka, kas man ir baigi aizkustinoši,
Tavā klātbūtnē es nomierinos. Es domāju, tā tad laikam man ir tas miers. Neatkarīgi no tā, cik es ātri pārvietojos vai ātri runāju. Tev ir. Tāpēc mēs ar tevi arī tiekamies un runājam arī par šīm tēmām. Jā. Tu svini dzimšanas dienas? Jā. Kāpēc ir svarīgi svinēt dzimšanas dienas? Tāpēc, ka ir jāsvin vienkārši. Katra iespēja ir jāatzīmē un jāpaņem tā uzmanība arī. Kāpēc ne? Es zinu, ka es citreiz uz dzimšanas dienas ballītēm kaizēju, ka cilvēki aizmirst jubilāru un sāk savā starpā runāties. Es atgādinu, kāpēc mēs šeit esam? Man liekas, ka vajag pabarot ar uzmanību to jubilāru, ka viņš ir vēl vienu gadu šeit bijis starp mums, un viņš dzird, ka mēs par viņu varam kaut ko atcerēties un pateikt, vai man ir sieviete brīnišķīga ideja patēliņa, teica, mēs piedzīvojam vienā pasākumā, ka mēs jubilārei rakstījām vēstules. Nevis dāvinājām dāvanas, bet mēs uzrakstījām viņai vēstules un uzdāvinājām. Kā mēs esam viņu piedzīvojuši savā dzīvē. Cik šis ir skaists. Apraudāsimies tūlīt. Jā. Nopietni. Brīnišķīga ideja. Paldies tev, Aina. Sirsnīgs paldies. Un kopā ar paldies vārdiem arī dāvanas no mūsu atbalstītājiem. Dāvanas ir forši, vai ne? Jā. Pirmkārt, no Rīga Plaza tev grāmata sadarbībā ar Zvaigznā BC. Brīnišķīgi. Es uz viņu skatījos, bet laikam man bija jāpagaida šis mirklis. Tad mēs trāpījām arī uz to. Tev būs arī tēja ar maģijas pieskārienu, Forši. Un no mūsu sadarbības partneriem Lotus Farma brīnišķīgs Good Sleep Spray komplekts. Tas ir kaut kas, kas tev palīdzēs aizmigt. Tas man noder. Šajos gados tas ļoti noder. Paldies tev, mīļā. Paldies. Raidījums tuvojas noslēgumam, un es jau gaidu mūsu tikšanos atkal nākamajā gadā. Un līdz tam brīdim katra no mums turpinās dzīvot savu dzīvi tā, kā pati vēlas. Lai katrs rīts sākas ar apzinātu izvēli, katra diena piepildās ar prieku, mieru un spēku, jo dzīve pieder tev, un tikai tu vari izlemt, kā to dzīvot. Ar sirdi, ar iedvesmu, ar drosmi būt par savas dzīves noteicēju. Briedums nav gals. Tā ir iespēja dzīvot dziļāk un jaudīgāk. Paldies, ka bijāt kopā ar mums Dāmu projektā.